Nu tā, mākslīgais intelekts. Tas maina burtiski visu mums apkārt, bet padomāsim, ko tas īsti nozīmē mūsu bērniem, viņu izglītībai. Šis ir tas lielais jautājums, ko šobrīd apspriež pilnīgi visur, gan skolotāju istabās, gan pat valdības kabinetos, un ir vērts sagatavoties, jo atbilde tā varētu nebūt tāda, kādu mēs visi gaidam. Labi, sāksim ar kaut ko, kas varbūt liksies, pilnīgi traki. Progresīvu tehnoloģiju laikmetā bērniem esot jālasa vairāk un skola jāpadara grūtāka. Ko? Grūtāka skola? Vairāk lasīšanās? Mūsdienās, kad visur ir tehnoloģijas, tas taču šķiet pilnīgi pretēji kādai loģikai, vai ne? Bet, pagaidiet, tūlīt iedziļināsimies, kāpēc tieši šis šķietami dīvainais ceļš varētu būt atslēga uz panākumiem nākotnē. Lai saprastu, kas īsti notiek, atgriezīsimies nedaudz pagātnē. Atceraties internetu, teiksim, 92. gadā. Tas bija kaut kas jauns, daudz bija skeptiski, un pilnīgi neviens nespēja iedomāties, kā tas pārveidos mūsu dzīve. Un šodien mākslīgais intelekts ir precīzi tajā pašā punktā. Tā ir vispārējas nozīmes tehnoloģija, līdzīgi kā elektrība. Sākumā liels brīnums, bet ar laiku tā kļūs par kaut ko tik pašsaprotamu, tik fundamentālu, ka mēs to pat vairs nepamanīsim. Un tas mūs, protams, noved pie pirmās daļas. Paskatīsimies, kādus, traucējumus mākslīgais intelekts jau šobrīd rada mūsu izglītības sistēmā. Tātad, ar ko īsti ir darīšana? Izrādās, tā ir tāda kā divkārša krīze. Pirmā ir, tā ir acīmredzama, vai ne, krāpšanās. Studenti vienkārši iedod mājas darbus mākslīgajam intelektam un gatavs. Bet tā otrā, tā ir daudz bīstamāka. Tā ir pārliecības krīze. Mēs pamazām sākam zaudēt ticību paši samām spējām, spējai dolāt. Un šīs pārliecības krīzes pamatā ir termins, ko sauc par kognitīvo ārpakalpojumu. Izklausās sarežģīti, bet patiesībā ir vienkārši. Tas ir tad, kad mēs savu domāšanas darbu tā teikt atdodam mākslīgajam intelektam. Un pētījumi skaidri parāda, tas var vājināt mūsu pašu kritiskās domāšanas spējas. Būtībā tas ir kā muskulis, jo vairāk mēs uzticam domāšanu mašīnai, jo vājāks kļūst mūsu pašu prāts. Labi, bet vai tas nozīmē, ka mākslīgais intelekts ir kaut kāds ļaunums, no kura jābēg? Nē, protams, ka nē. Viss ir atkarīgs no tā, kā to izmanto. Ir pareizs veids un ir nepareizs veids. Un, lai to saprastu, iedziļināsimies divos ļoti atšķirīgos stāstos, kas nāk no diviem pētījumiem. Tātad, pirmais stāsts. Tas ir no Vārtonas universitātes. Iedomājieties situāciju, matemātikas stunda, un skolēniem tiek dota pilnīgi brīva, neierobežota piekļuve GPT modelim, lai palīdzētu ar uzdevumiem. No pirmā acu uzmetiena šķiet pilnīgi loģisks solis mūsdienās, vai ne? Un tad nāca rezultāti, kas, es domāju, lika visiem pētniekiem kārtīgi pakasīt galvu. Paskatieties uz šo. Gala pārbaudījumā, kur, protams, mākslīgo intelektu izmantot nedrīkstēja, tā grupa, kas to bija brīvi lietojas mācību procesā, uzrādīja par 17% sliktākus rezultātus. Jā, pareizi dzirdējāt, -17%. Neierobežota MI izmantošana patiesībā pasliktināja viņu spējas domāt patstāvīgi. Labi, tas bija viens stāsts, tagad aplūkosim otro, pilnīgi pretējo. No Harvardas. Šeit fizikas stundās studenti izmantoja īpaši pielāgotu mākslīgā intelekta sistēmu, un galvenā atšķirība ir tā, ka šī sistēma bija apzināti veidota balstoties uz labākajām mācīšanās metodēm. Tā nebija vienkārši ej un prasi atbildi pieeja. Un rezultāts? Tas ir vienkārši dramatisks kontrasts. Atceraties tos slavenos -17%. Šajā gadījumā studenti, kas izmantoja šo īpaši izstrādāto sistēmu, uzrādīja 2 reiz labākus rezultātus nekā kontroles grupa. 2 reiz! Tas vienkārši pierāda, ja mākslīgo intelektu izmanto pārdomāti un gudri, tas var kļūt par neticami jaudīgu mācību rīku. Tātad, kur tad ir tas āķis? Kāda ir atšķirība? Kas īsti strādā? Šie pētījumi izceļ 3, zelta likumus. Pirmkārt, ir vajadzīga pilnīga sistēmas pārveide. Nevar vienkārši iemest jaunu tehnoloģiju vecā sistēmā un cerēt uz brīnumu. Otrakārt, absolūti izšķiroši ir tūlītēja atgriezeniskās saite. Sistēmai ir jāvada, nevis tikai jāiedod gatava atbilde. Un treškārt, mācībām jābūt pašvadītām. Sistēmai ir jāspēj pielāgoties katras studenta personīgajam tempam. Labi, tas viss mūs noved pie lielā jautājuma. Ko darīt tālāk? Kā mēs varam visu šo paņemt un praktiski pārveidot izglītību?
Izrādās, stratēģiju var sadalīt tādos kā 3 lielos pīlāros. Pirmais solis – droša adopcija. Mums ir jāiemāca bērniem, kā šos rīkus lietot gudri, droši un kritiski. Otrais ir jāpielāgo formula. Jāpārdomā, kas notiek mājās un kas notiek klasē. Un trešais, kas, protams, ir tas lielais ilgtermiņa mērķis – pilnīgas sistēmas pārveide, lai tā būtu gatava jaunajam mākslīgā intelekta laikmetam. Un viss sākas ar vienu, bet ļoti svarīgu pieņēmumu. Patiesībā tas pat nav pieņēmums, tā ir realitāte. Bērni izmantos mākslīgo intelektu mājās. Punkts. Vai mums tas patīk vai nē, tā tas vienkārši būs. Un šis ir tas sākumpunkts, no kura mums ir jāatspērās plānojot jebkādas pārmaiņas. Un kāds tad varētu būt praktisks, īstermiņa risinājums? Lūk ideja, ko sauc par apgrieztās klases modeli. Doma ir patiesībā ļoti vienkārša. Mājās ar mākslīgā intelekta palīdzību notiek tāda kā faktu vākšana un izpēte. Un tad klasē skolotāja vadībā laiks tiek veltīts tam, kas ir patiesi svarīgs – dziļākām diskusijām, kopīgai problēmu risināšanai, kritiskajai domāšanai. Būtībā mēs apgriežam visu otrādi. Un tas viss mūs noved pie pašas galvenās atziņas. Pie tā, ko varētu saukt par cilvēka priekšrocību. Paklausieties šo domu. Vissvarīgākajām nākotnes prasmām nav nekādas sakara ar tehnoloģijām. Iespaidīgi, var ne? Jo vairāk pasaule balstās uz tehnoloģijām, jo jaudīgākas tās kļūst, jo vērtīgākas kļūst mūsu unikālās cilvēciskās īpašības. Tā kļūst par mūsu lielāko, mūsu superspēju. Un tas, protams, liek uzdot vienu no pašiem fundamentālākajiem jautājumiem mūsdienu izglītībai. Kādam darbam, kādai nākotnei mēs īsti gatavojam bērnus? Agrāk atbilde bija vienkārša. Mēs gatavojām bērnus konkrētai karjerai, lai viņi kļūtu par ārstiem, inženieriem, skolotājiem, grāmatvežiem. Bet šis modelis ir beigts, tas vairs nestrādā. Un jaunā atbilde? Tā ir daudz radikālāka. Mums ir jāsagatavo bērni jebkam. Jā, tieši tā. Mērķis vairs nav iemācīt konkrētu profesiju, kas rīt varbūt vairs nemaz neeksistēs. Nē, mērķis ir attīstīt tās universālās spējas, spēju pielāgoties, spēju kritiski domāt, kas noderēs pilnīgi jebkurā situācijā, lai ko arī nākotne mums nepiespēlētu. Labi, un kādas tad ir šīs prasmes jaunajai mākslīgā intelekta pasaulē? Paskatīsimies. Tās visas ir dziļi cilvēcisks. Patiesa dziļa kritiskā domāšana. Lasīšana nevis pienākuma pēc, bet prieka un izpratnes dēļ. Brīva rotaļu un iztēles lidojums, spēja domāt ilgtermiņā un savienot idejas no dažādām jomām, un, protams, komunikācija un sadarbība. Tās ir tās lietas, ko mākslīgais intelekts vismaz tuvākajā laikā nespēs aizstāt. Un nobeigumā viena provokatīva doma, ko paņemt līdzi. Kamēr mākslīgais intelekts kļūst arvien labāks atbilžu sniegšanā, kādi ir tie jautājumi, kas mums, cilvēkiem, būtu jāuzdod? Varbūt, tikai varbūt, nākotnē mūsu pati vērtīgākā prasme būs nevis zināt visas atbildes, bet gan spēja formulēt pareizos, dziļos un patieši jēgpilnos jautājumus.